Gudrās mājas pirmais solis ir gudrās spuldzes. Šajā video par 2 no 3 veidiem, kā lietot IKEA kaiplats viedās spuldzes, kas ir nepiedienīgi lētas un nepiedienīgi spējīgas. Būtībā nav svarīgi, vai tu izvēlējies krāsainās vai baltā spektra spuldzi. Sākot ar piečuku par spuldzi vai dešuku par spuldzi un pulti, tu vari bez lielām galvassāpēm sākt savu viedās mājas ceļojumu. Ar to arī sāku es, jo, lai arī kā man patiktu doma par gudro māju, tas nav tas iesācējiem draudzīgākais process, jo ir virkne lietu, kuras ir jāņem vērā kā protokoli, kā tās ierīces sarunājās līdz tam, ka viss nepieciešamais, kas ir, lai vadītu un beigās lielai daļai, arī man tas aprobežojas ar robotu putekļu sūcēju un labākajā gadījumā varbūt kādu vēl caur lietotni vadāmu viedierīci. Jā, ja iet Philips Hue ceļu, viss ir relatīvi forši un vienkārši un arī dārgi. Bet, ja negribās dārgi, ko tad? Nu tad ir IKEA, jo būsim godīgi, neviens tā nedemokratizē dažādas lietas kā IKEA. IKEAs iepriekšējais metiens viedās mājas pārvaldībā bija maigi sakot čakarīgs un nesaprotams, tās trodfree spuldzes bija čakarīgi saslēgt un beigās tur nekas prātīgs nesanāca. Un tava trauslā pirmā pieredze varēja pārvērsties par nekad vairs un atšujās. Pagājušā gada beigās, šī gada sākumā, IKEA izlaida uz Matter over Thread protokolu balstītu jaunu sēriju spuldzēm, sensoriem, pultīm un tiltam, un es teiktu, ka pašus pamatus IKEA ir iesākusi lieliski. Runa ir par šīm te kaiplats spuldzēm, kuras ir dažādu spilgtumu, ir baltā spektra un RGB, jeb krāsainās, un maksā relatīvi lēti, sākot ar piečuku par mazāk spožo 407 lumēnu līdz, kā ir man, 13 eiro par 1521 lumena spilgtām spuldzēm. Tām ir 3 veidi, kā tās lietot un pamazām sākt savu viedās mājas ceļojumu. Manā konkrētajā gadījumā, jo mājās arī šis tas vēl nākotnē būs jāfilmē, es izvēlējos dārgās spuldzes un 6 gabalus, tātad jau 78 eiro, plus 7 eiro par kruto pulti, kopā 85. Un tas ir lēti, jo, piemēram, Philips Hue baltā spektra spuldze maksā apmēram 30 eiro, tātad 6 tādas jau būtu 180 eiro. Visvienkāršākais veids, kā šīs lietot, ir kā parastas spuldzes, tās ieskrūvē iekšā, ieslēdz slēdzi un viss. Neko nevar mainīt, kādas krāsas ir, tādas ir. Otrais variants, kur izvēlējos arī es, ir ar pulti. Par pultīm nedaudz vēlāk, bet būtībā ieskrūvēju spuldzīti, ieslēdzi, sapāroju ar pulti un turpmāk pārvaldi visu vai nu ar pulti, maini krāsu, maini spilgtumu vai arī pirmajā variantā ar klasisko slēdzi. Slēdzis atcerēsies pēdējo iestatījumu, kurš tev ir bijis un kurš bija krāsas tonis, spilgtums, kad slēgsi iekšā. Ar pulti savukārt var darīt visu, bet arī ierobežot funkcionalitāti. Ir arī, protams, trešais veids, kurš ir ar visplašāko funkcionalitāti bez pults, bet par to es varbūt pastāstīšu, ja šādu video vispār gribēs, proti ar Dirigera centra mezglu. Pirms tādu pirkt, man ir jābūt pārliecinātam, ka šāds video patiktu un to gribētu kāds arī noskatīties, tāpēc nospied to like zem šī video, dodot man signālu, ka gribēs ko tādu redzēt. Tātad, pultis. Ir 2 veidi, vienkāršākā pa piečuku un mans variants par 7 eiro. Tīri no uzbūves kvalitātes un pārvaldības man lētā šķiet pārāka, bet funkcionalitātē, protams, ka uzvar dārgā. Būtībā, izvēloties pulti, tev ir jāņem vērā šādi faktori. Vai lietosi tikai vienā telpā šīs spuldzes, vai tomēr būs vairākas telpas vai vairākas zonas. Lētā pults spēj pārvaldīt tikai vienu zonu. Latvijā gan neatradu, bet teorijā IKEA piedāvā 3 krāsu abas pultis. Tātad vari katrai telpai vai zonai izvēlēties tur savu pulti. Rīgā redzēju tikai vienu krāsu, tāpēc arī izvēlējos dārgāko. Dārgākā savukārt ir ar rotējošo disku, LED indikatoriem zonām un pogu gan zem rotējošā, gan zem LED šīm te lampiņām zonu pārslēgšanai. Klikšķi ir ļoti patīkami, uzbūves kvalitāte ir krietni augstāka nekā pa 7 eiro varētu šķist. Nu, paklausies! Nu, ļoti labi. Sapārošana visam ar pulti ir relatīvi vienkārša, kaut es teiktu tā. IKEA tev nesniedz nekādu palīdzību, lai varētu saprast, kā saslēgt pa zonām. Un šī būs tā pamācības daļa video, lai vari saprast. Man bija pāris aizķeršanās, kad spuldzes nesapratās, bet atkārtojot visu to pašu 2. vai pat 3. reizi, beigās jau viss aizgāja. Tātad, ieskrūvē spuldzi vai spuldzes pirmajā telpā, ieslēdzi pulti, pults aizmugurē 4 respektīvi nospied reset podziņu, pielika apmēram 5 cm attālumā no spuldzes, un tā kaut kādā brīdī 2 līdz 7 sekundžu laikā sapārojas. Tas signāls ir 2 reizes nomirgojot spuldzei. Man šis ilgums bija kā kurai spuldzei. Tad izslēdzi to telpu ārā un ej pie nākamā
nākamās. Un tad es atkal visās ieskrūvēju, ieslēdzu, 4 reizes nospiedu aizmugurē pogu, pārbaudīju, vai LED deg tajā zonā, telpā, kur man vajag un pāroju. Ja nesagāju, tad 6 reizes paslēgājot spuldzes iekšā ārā, tās resetojās un var mēģināt vēlreiz. Būtībā vēlreiz tad īsā versija ir tāda. Sāc ar telpu, 4 reizes nospied aizmugurē, pieliec pie degošas spuldzes, sagaidi mirgošanu. Ja vajag šajā telpā vēl vienu spuldzi, tad esot tajā pašā zonā, atkal 4 reizes nospied aizmugurē, pieliec pie nākamās degošās spuldzes. Vajag nākamo zonu, ieslēdz lēdu uz esošo zoniņu, 4 reizes aizmugurē un ne uz nākamo ieslēgto spuldzi. Tai vajadzētu pārslēgties tad uz otro zonu un tad visu atkārto. Vajag trešo zonu, tas pats. Katra zona spēja, ja nemaldos, apkalpot 10 spuldzes vai spuldzes un sensorus un ir 3 šādas grupas. Lētajai pultī ir tikai viena zona un 10 spuldzes vai šis te viedierīces. Kopumā jau šis it kā nav grūti, bet dažreiz besīgi, ja ir jāatkārto. Beigās tu iegūsti 6 variantus vai pat 7 baltās krāsas spektram, manā baltās krāsas spuldzīšu variantā, kurus var pārslēgt ar dubultklikšķi un spilgtuma rullīti. Nekādu sīkāku pārvaldīšanu, piemēram, tur konkrētu krāsu vai baltās spektru neuztaustīsi. Būtībā tas ir arī laikam viss, bet tiem no jums, kuriem ir mājās kāda no sakojošām ierīcēm, IKEA Dirigera centrmezgls, vismaz Apple TV 4K otrās paudzes, ideāli jau tomēr būtu jaunākais 128 GB versija, Samsung TV vai šķiet arī, ka Apple HomePods, tad tev pavarās visplašākā un vienkāršākā iespēja sajusties kā savas viedās mājas pavēlniekam. Man personīgi nav pilnīgi nekā no minētā, bet SmartThings ļauj šim Matter over Thread protokolu produktam automātiski tikt atpazītam, ja pie tev ir Samsung televizors un izmesties tavā Android vai iPhone telefonā. Dirigera hubs ļauj IKEA lietotnē šīs visas arī ierīces pievienot, Apple HomeKit lietotāji arī var bez problēmām noskanēt QR kodiņu un pievienot, ja ir kāds no minētajiem hubiem. Arī Google Home ļauj pievienot, un tad tev nevajag to pulti. Tev pa lielam pilnīgi visas iespējas ir pārvaldīt gan krāsas, gan spilgtumus, un tās pavarās krietni vairāk. Tur, piemēram, konkrēto krāsas spektru nevis apmēram 5000 Kelvin, bet konkrēti 5600, ja tu gribi, vai arī vispār pieslēgt IKEA lietotnē viedo spilgtumu un toni, balstoties uz to, kā tev diena rīt. Respektīvi ir vesels lērums lietu, ko tur var darīt. Vai šīs te IKEA Matter over Thread balstītās ierīces nepirkt, apdomāt, shortlistēt vai pirkt? Es teiktu, ka stabili pirkt. IKEA ir mācījusies no Thread-free faila, laižot klajā lētus un lieliskus produktus. Pilnai laimei noteikti tev vajadzētu kādu Thread staciju, kā to pašu Dirigeru, jo šis tīkls balstās uz vienu centrmezglu, kurš ir konstanti pie strāvas, pats sevi, kā saka, hīlo un spēj pārvaldīt pārējās ierīces. Un jāsaka, ka šis standarts ir tik universāls, ka arī tā pati Dirigera spēs pārvaldīt citu ražotāju ierīces, tipa Philips Hue un tā tālāk tās adoptēt zem sevis, kā arī vispār pats spēs iekļauties jau esošajā sistēmā. Un būtībā, jā, es varēju izbraukt pat zem 50 eiro par 3 telpām, 6 spuldzītēm un dārgo pulti. Un tas ir tikpat, cik viena Philips Hue baltā spuldze. Un vēl viena nianse visā šajā te. Šī sistēma vai šai sistēmai nevajag mākoni vai savienojumu ar internetu, jo Thread ir lokāls un šis Matter ierīces strādā lokāli tavā mājā, nevis kā citas tur vecākas sūta Wi-Fi datus uz mākoni, tas saņem atpakaļ signālu un pēc tam tikai sāk strādāt. Šīs ir ļoti atsaucīgas un viss notiek pie tevis uz vietas. IKEA veiklā noteikti skaties, lai jebkurš sensors, kuru tu gribētu, ir ar Matter logocīti virsū, pārējo tev pastāstīs konsultanti, un es ceru, ka tev šķita šis video noderīgs un interesants. Un tu jau zini, mēs ar tevi, kā alaši, tiksimies kādā no nākamajiem video. Atā!